The next president to lead the way. Well, it just might be yourself one day. Then the press will distort everything you say. Čau, ir jau 125. diena, un tā kā viss man lūdzu pamācība, šodien būs video pamācība, trika pamācība. Skatieties un mācieties kārtīgi. Tātad samaisīsim kārtis. Un redzat, ka visas kārtas ir dažādas, vai ne? Visas ir dažādas. Un tagad es lūkšu vienam skatītājam, teiksim, tu kamerist, nosauc kādu skaitli, teiksim, starp 1 un 10. 9. Tieši 9. Un tagad es pēc mirkļa vidušu kārti, un es gribu, lai tu noskaiti tieši 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kārtas šādi, ja? Un apsties, kas ir tavu kārts, ja? Ņem, dod man, es nofilmēšu, un ņem un noskaiti tā. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un apsties, kas tavu kārti, parāda visiem tā kā. Apsties vienkārši otrādi. Tā, šitā, redzi? Tā ir tava kārtas izvēlētā, ja? Jā. Jā, un skaties. Tagad es šo kārti ielikšu kaut kur pa vidu, kavā, ja? Un tici vai nē, pēc šī kārtas pazūd no kavas. Redzi, viņa pazūd. Zini, kādēļ viņa ir pazudusi? Tādēļ, ka nenāc lejā, te padās. Viņa ir aizteleportējusies, nevis uz kastīti, bet uz šo kameras maciņu. Maisiņu. Paldies, ka izlaboji. Un re, kur ir jūsu pīķa 5. Pīķa 7. Pīķa 7, kā čakarējus. Jā, labi, viss. Tātad ar šim trikam vajag nevis vienu kāršu paciņu, bet 2, kā jau jūs sapratāt. 2 kāršu paciņas. Un jūs izvēlaties kādu kārti, jebkuru, ko jūs gribat, pieņemsim sirds dūzi. Un no otras kaus jūs arī paņemat tieši to pašu sirds dūzi. Un ko jūs darat? Jūs šo vienu kārti paņemiet un noslēpjiet, jebkuru vien jūs vēlaties. Jūs varat, nezinu, salocīt iebāzt mutē, tur kabatā, kaimiņam ielikt kabatā un pēc tam pārtelpotēs viņu kabatā, jebkur. Šitam trikam tā kā nav robežu, jebkur var parādīt. Es to, teiksim, ielikšu te, kāds starpīgi. Tā, un tagad galvenais, kas jums jādara, vienkārši to dūzi uzlieciet augšā, kavas augšā. Tad jūs varat tā mānīgi pārcelt kārtis, visu kaut ko tādu darīt, bet lai paliek augšā. Un jūs varat iedot skatītājiem, lai jūs samaisa, samais kārtis, un tad jūs izklājat, un jūs meklējat jūsu dūzi. Un kā jūs atrodat, jūs samaisīja? Jā, un tad jūs vienkārši tā kā savācat kārtas, un to dūzi atstājat augšā. Neviens neredzēs, visiem būs vienalga. Un tagad ir vienīgā mānīgā lieta, kas jādara. Tad jūs lūdzat skatītājiem nosaukt kādu skaitli. Vienalga, cik var no 1 līdz 20, es parasti izvēlos no 1 līdz 10. Un tad skatieties, ko jūs darat. Jūs no sākuma iemācāt viņam, ko jūs darīsiet. Teiksim, nosauc vēlreiz kādu skaitli. 3. 3. Redzat? Un augšējā tā kārts. Un es stāstu, kad viņam būs šādi jādara kā. Un tagad paņem tu un noskaiti 1, 2, 3 kārtas, ja? Ņem un dar to. Un redzat, kas tikko notika? Tas dūzis šādi skaitot nonāk 3. pozīcijā. Un tāpatās var arī visu, teiksim, nosaukt 7, un tas dūzis ir šeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jūs to liekat apakaļ augšā. Un dod skatītājiem, un tad skatītājs skaita tās 7 kārtas. Un apgriež to, un tā ir tā kārts. Tas ir viegli, to jūs sapratīsiet. Un ko tad jūs varat darīt? Jūs to ieliekat dūzi iekšā, tad jūs sakat, ka viņš aizteleportējās. Kaut vai viņš tur kaut kur ir, bet jūs vienkārši ātri parādat kārtis, neviens neko nepamanīs, un tad, lūk, ir lielā maģija. Nāc augšā, un tad jūs tur būraties, un sakiet kaut ko. Šis tas maģiskais moments, lūdzu, neizlaidiet to, jo tagad tiešām jūs nosknīp vai kaut ko darat. Un tā kārtas parādās manā krusturī. Man pazūd tā kārtas. Kaut kur viņa te ir. Tur pazūd. Ārekļi. Tā. Un tas ir jūsu sirds dūzis. Un tad jūs savāstat kārtas un ejat prom. Izklaidējieties un rādiet šo visiem, kam jūs vēlaties.
Vai ir Vīķa Freiberga pierādīja, ka prezidents var būt sieviete? Zatlers pierādīja, ka prezidents var būt jebkurš. Bērziņš pierādīja, ka bez prezidenta var iztikt. Redzēsim, ko mūsu jaunais prezidents pierādīs. Cerams, ka būs vēl kaut kas labs. Nu nē, cerams, ka visam būs labs. Tad jau gaidām vēlēšanas un vispārējo. Labi, tiekamies rīt.